Kocēnu novadā ik gadu tiek organizēti dažādi pasākumi, kas saliedē iedzīvotājus, piesaista viesus, rada kopības izjūtu un lepnumu par novadu. Arī 2014. gads ir bijis notikumiem bagāts. 11. janvārī Kocēnos notika Zvaigznes dienas pasākums novada senioriem. Šādu Zvaigznes dienas svētku pasākumu novada senioriem Kocēnu novada dome organizē ik gadu, lai svētku noskaņās uzsāktu jauno gadu, dotu iespēju tikties ar senioriem no citiem novada pagastiem un pārunāt ieceres un sadarbības iespējas ar pašvaldību. Katru gadu svētkos piedalās aptuveni 200 novada senioru. – 22. februārī Vaidavā notika sportistu un treneru godināšanas pasākums Kocēnu novada sporta laureāts. Apbalvojumus saņēma dažādu vecuma grupu, individuālo un komandu sporta veidu pārstāvji un viņu treneri. Balvas saņemšanai Kocēnu novada dome bija izvirzījusi vairāk nekā 100 apbalvojumos. Godināšanas pasākums norisinājās jau 3. reizi. Jo patiesībā šeit arī mums ir pilnīgi viss. Un tas ir tikai pateicoties tiem cilvēkiem, kad viņi ieliek kaut ko vairāk no sevis, no sirds un no entuziasma. Un paldies jums Gainītim, Kocēnu novada domai un visiem pārējiem KSK saimnes locekļiem. Paldies! – 29. martā Vaidavā notika Kocēnu novada uzņēmēju un zemnieku sajiets. Pasākuma laikā Kocēnu novada dome godināja novada uzņēmējus un zemniekus, kuriem tika piešķirtas balvas vairākās nominācijās. Var teikt lielu paldies novadam par atbalstu un man liekas, ka visā galvenais ir mīlestība. Mīlestība pret savu vietu, mīlestība pret savu darbu. Pateicības vārdi un piemiņas veltes tika pasniegtas ne tikai laureātiem, jo Kocēnu novada dome augstu vērtē ikvienu darbīgu un uzņēmīgu cilvēku novadā. Arī šogad Kocēnos norisinājās tradicionālais pasākums Kocēnu pavasaris ar tradicionālo tirdziņu, konkursiem, radošajām darbnīcām, šūpošanos lielajās šūpolēs, loteriju, koncertu un dažādām atrakcijām. 17. maijā starptautiskās akcijas Muzeju nakts ietvaros Kocēnos norisinājās pasākums Muzeju nakts mistērijas Kokmuižā ar izstādi Neona mistērija, sajūtu taku un gaismas labirintu, dzīvajām skulptūrām, deju priekšnesumiem, uguns šovu un Kārļa Kazāka koncertu. Visu vakaru pasākuma apmeklētājus iepriecināja izteiksmīgas un krāsainas gaismu projekcijas. – 7. jūnijā jaunizveidotajā Neikenkalna dabas koncertzālē Dikļos norisinājās vērienīgais pasākums dziedāšanas svētkiem 150, kuru organizēja Kocēnu novada dome un Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Svētku koncertā latviešu koru mūzikas klasiķu darbus izpildīja 60 Latvijas jauktie un vīru kori, kopā aptuveni 2000 dziedātāju. Vasarā apritēja 150. gadskārta kopš pirmajām dziesmu dienām Dikļos, dziesmu svētku tradīcijas aizsākumiem, kad 1864. gada vasaras svētkos Dikļu mācītāju Muižas parkā Juris Neikens noorganizēja pirmos kopā dziedāšanas svētkus. – 12. jūlijā Bērzēnē norisinājās Kocēnu novada svētki, kas bija veltīti Kocēnu novada izveidas 5. gada dienai. Svētku programmā bija iekļautas radošās darbnīcas un aktivitātes ģimenēm ar bērniem, kopīga ziedu paklāja veidošana, ar skanīgām dziesmām un interesantiem priekšnesumiem klātesošos iepriecināja svētku koncerts, bet pasākuma izskaņā balle un uguns šovs.
Jūlijā vairāku dienu garumā norisinājās 2. Rubenes ciema svētki, piedāvājot plašu pasākumu programmu, liliju un flokšu kolekciju izstādi, svētbrīdi, koncertus, tikšanās brīžus un sarunas, sportiskas norises, mājražotāju tirdziņu, pasākumus ģimenēm, fotomākslu, modes skati, kā arī atpūtas parka atklāšanu un balli ar pārsteigumiem. Svētki turpinājās arī augustā, kad 2. datumā visas dienas garumā norisinājās Vaidavas pagasta svētki Vaidavai 120, gan ar izstādēm, radošām darbnīcām un muzikāliem sveicieniem, gan sportiskām aktivitātēm, pankūku cepšanas konkursu, kā arī svētku koncertu un balli. Es tevi mīlēšu, tā es tevi mīlēšu. 23. augustā Kocēnu kultūras namā norisinājās Baltijas ceļa 25. gadskārtai veltīts pasākums, gan ar svinīgiem mirkļiem, gan vēsturisku atskatu, gan personīgām emocijām un iedzīvotāju sarūpētām fotogrāfijām un atmiņu stāstiem. Augusta nogalē Zirgaudzētavā Kocēni notika nacionālais čempionāts Baltijas kauss un Kocēnu kauss 2014, pajūgu braukšanas konkūra un iejādes sacensības. Katru gadu sacensībās piedalās vairāk nekā 15 ekipāžu no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. 12. septembrī Kocēnu novadā norisinājās novadnieka, folkloras vācēja un novadpētnieka Kārļa Bukuma 130 gadu jubilejai veltīts pasākums. Kocēnu pagasta pirmajā bibliotēkā tika atklāta izstāde, kurā apkopotas vēstures liecības par Bukuma radošo darbību un dzīves gājumu. Bukuma dzimtajās mājās Vaidavas pagasta Gribiešos atklāja piemiņas plāksni, bet pēc tam notika konference un diskusijas. Watch it, turn it, leave it, stop, format it. Watch it, turn it, leave it, stop, turn it, leave it, stop. Pusotra minūte! Pusotra! Šogad Kocēnu novadā norisinājušies gan vietēja, gan starptautiska mēroga sporta pasākumi. Pirmo reizi uz Vaidavas ezera notika slēpošanas un slidošanas sacensības Baiļu apļi. 33. skrējiens apkārt Vaidavas ezeram, Rančo parkā Rubenē notika pirmās supu spēles Baltijā, florbola turnīri, Kocēnu novada čempionāts, Latviena Open un Lino LV 15 gadu jubilejas turnīrs. Pirmais Kocēnu novada ciemu čempionāts orientēšanās sportā, Latvijas čempionāts BMX riteņbraukšanā elites un junioru grupām, sacensības jāšanas sportā, piedzīvojumu sacensības Vaidavas Rogainings un novusa turnīrs Vaidavas kauss. Mežozīte jaukā, gadi nāk un gadi iet, bet viņas iet un ziet. Ja tev dažreiz skumji kļūst, paskaties kā laukā. Mežozīte sveicot mūs, cauri vasarām ziet un ziet.
Paldies par kopīgu novada veidošanu, paldies par brīžiem, ko izjūtam ar dvēseli un vārdiem, kas teikti no sirds.